Sveiki visiem, man sauc Igors no reģiona apvienības. Visas partijas kā savu absolūto prioritāti novadā uzsver bērnus un jauniešus. Tātad tā ir novada nākotne, bērni, jaunieši, un visi, kas ar to saistīts. Bet neseko nevienam nekāda konkrētība. Tad, lūk, bērni un jaunieši, viņi pa novadpētniecības muzejiem nesteigā. Bērniem un jauniešiem ir divas lietas, vai nu tūsiņš, vai sporta zāle. Ja? Tad parunāsim par sporta zāli. Mūsu apvienība piedāvā pilnīgi visu naudu, kas paredzēta budžetā sportam, novirzīt bērnu un jauniešu sporta attīstībai, ja, un atbalstam. Tātad, ko mēs piedāvājam? Mēs piedāvājam izveidot sporta klasi no 5. līdz 8. klasē Līvāna vidusskolā 15 čaļi, 15 meitenes pēc stundām iet uz treniņiem. Novirziens vieglatlētika, peldēšana, jo tam ir visa nepieciešamā infrastruktūra. Tam mēs piesaistām savus trenerus, fizioterapeitus, sporta psihologus un pārējo. Ja? Tātad, lai bērni kvalificētos un varētu šajā sporta klasē tikt, ir tikai divi nosacījumi. Ārsta zīme par to, ka bērns ir vesels un var nodarboties ar sportu. Un otrs, viņam ir normā ķermeņa masas indeks, jeb šo tautas valodā runājot, bērns nav nobarots. Ja? Tātad rudenī mēs jau gribētu šo projektu palaist. Es domāju, atsaucība būs liela. Ja bērni būs vairāk, taisīsim atlasīti nelielu. Ja? Tātad piesaistīsim mentorus, pieredzējušus izcilus sportistus, kas palīdzēs šim pasākumam un tā tālāk. Ja? Paldies!